Čau, čau visiem! Sveiciens no manas virtuves Meksikā. Latvijā arī vasara tuvojas, tāpēc es jūs gribu iedvesmot uz ļoti, ļoti veselīgu un patiešām garšīgu desertu gan jums, gan jūsu bērniem. Un ko mēs šodien darīsim? Mēs veidosim garšīgo, veselīgo saldējumu. Es jums parādīšu vienu no variācijām, ko es veidošu es pati, bet es jums došu arī vairākus piemērus, ko jūs varat darīt ar augļiem un dārziņiem, kas ir jūsu mājās. Es, piemēram, šodien izmantošu, kas mums Latvijā, Karību reģionā aug mamei. Mamei ir super fantastisks auglis. Varbūt, ja jūs redzat augļu servisā vai kādos citos veikalos, viņš ir fantastiski bagāts gan ar A vitamīnu, gan ar C vitamīnu, gan ar šķiedrvielām, fantastisks gremošanai. Ļoti, ļoti sātīgs. Viņš ir, ziniet, kā tāds krēmīgs avokado. Es vēlāk griezīšu, jums parādīšu. Ja jums nav mamei, fantastiska kombinācija, var taisīt šokolādes saldējumu mājās no avokado un kakao pulvera. Var taisīt dažādus, pieņemsim, sorbertus, blendēt melenis kopā ar kokosu vai kokosu kopā ar avenēm, zemenēm. Un ja jums liekas, ka tas būs, oi, nē, tas nav tik garšīgi kā veikalā, tas ir citādāk. Tad, kad jūs ēdat kaut ko patiešām dabisku, jūs nevarat iedomāties, cik tas atmodina jūs, cik tas ēdiens patiesībā jums uzreiz dod enerģiju. Nevis veido tādu, kā ziniet, insulīna krašu, kur ir tas baltais cukurs, kurš jums tā ja? Tāpēc, ko mēs tagad darīsim? Mēs veidosim pilnvērtīgu saldējumu, kurā būs gan ogļhidrāti, gan tauki, gan proteīns, kas patiesībā būs kā pilnvērtīga uzkoda. Vēl parunāsim par dabīgiem saldinātājiem. Pieņemsim, es nekādu saldinātāju neizmantošu, es izmantošu tikai vaniļas ekstrakta pilienus. Bet, ja jums gribās kaut ko saldāku, izmantojiet vai nu dateles, vai nu medu, vai nu monkfrūtu. Ja jūs, pieņemsim, ejiet cauri kaut kādiem deficītiem savā organismā, pieņemsim, man mājās bija, es no Latvijas biju atvedusi maku. Ja jums vajag uzcelt savu, libido hormonus, lieciet savā saldējumā maku. Esiet kreatīvi un veidojiet savu ēdienu, ko jūs veidojat kā gan pilnvērtīgu uzturu, gan arī kaut ko, kas jums palīdzēs atrisināt kaut kādas iekšējās problēmas. Nemeklējiet zālītes, nemeklējiet kaut kādas one pill solutions. Ēdiens ir jūsu atbilde uz visām jūsu problēmām un uz visām jūsu laimēm. Tāpēc, ko es jūs aicināšu darīt kopā ar mani, es jūs iepazīstināšu ar mamei fruit. Viņš ir līdzīgs kā avokado, bet iekšā viņš ir rozā, tāds rozīgi, krēmīgi, bēšīgs. Ja, viņš ir tāds ļoti tekstūra ir kā avokado. Es kopš pirmās reizes viņu pamēģināju, es vienkārši sapratu, ko jātaisa saldējums, un tajā pašā reizē es uzreiz pieliku klāt visas sastāvdaļas un uztaisīju sev pirmo saldējumu. Šeit mums bez šaubām tie ir tādi vairāk tauki, ogļhidrāti. Es likšu klāt proteīna pulveri, izmantoju, man ļoti patīk Sun Warrior brand, bet es pasūtīju vienu jaunu, nenormāli krūtu proteīnu brendu ar probiotiķiem, ko es mēģināšu, varbūt es jums kaut kad citu reizi pastāstīšu. Respektīvi, man būs mamei, man būs proteīna pulveris, man būs kakao piens, bet pieņemsim, ja jūs gribat vairāk uztaisīt proteīnīgu aizkrīmu, lieciet klāt sojas pienu, bet vienmēr neslinkojiet, tad, kad jūs esat veikalā, skatāties uz saturu. Ja? Pienam jābūt ar maksimāli maz sastāvdaļām. Ideālā gadījumā, ja jūs, pieņemsim, mājās taisat savu pienu, jūs vienkārši varat sablenderēt priekš jūsu amerikāno ar, pieņemsim, mandeles sablendelējiet kopā ar ūdeni, distilizēto ūdeni, vai indijas riekstus. Pieņemsim, var ļoti garšīgu pienu mājās uztaisīt, sablenderējiet indijas riekstus ar datelēm un nedaudz šķipsniņu rozā Himaleju sāls, un tā ir vienkārši bomba. Jā, protams, tas nav kaut kāds barista piens, kas jums uzputosies līdz deguna galam, bet tas būs dabīgs mājas taisīts piens ar 3 ingredientiem, un viņš jums izmaksās, es nezinu, 50 centus uz porciju, nevis kaut kādi 3,54 eiro, kā pieni maksā veikalos tagad. Tā kā tā, runājam mazāk, daram vairāk. Blenderis, mans mīļais, Ninja, karote, ņemsim ārā mūsu
Liekam klāt. Jā, viņš ir tāds, nereāli tāds. Tā kā tāds sviestiņš, ja? Un zināt, kas ir pats svarīgākais? Pats svarīgākais ir mūsu bērni. Jo bērna mikrobioma veidojas viņa pirmo 3 gadu laikā. Pirmkārt, tā veidojas bez šaubām, tad, kad viņš aug jūsos, no tā, kas ir jūsos, un no tā, ar ko jūs viņu barojat. Un ir pat ir ļoti, ļoti daudz pētījumu. Bet zinātnieki pat ir atklājuši, ka savā ziņā, ja jūs lietojat probiotiķus kā kombuča, sauerkraut, kimči un sējat sevī labās baktērijas bērniņa iznesāšanas laikā, tad arī jūs patiesībā ietekmējat viņa mikrofloru, kas veidojas jūsos. Tāpēc māmiņas un māmiņas uzturs tā ir vienkārši cita pavisam tēma uz 3 veselām dienām. It īpaši, ja jums mājās ir mazi bērni, cenšaties, lūdzu, barot viņus ar maksimāli dabisku pārtiku. Dabisks nav sarežģīts, dabisks ir viegls. Es jums uztaisīšu jūsu priekšā saldējumu, fantastisku saldējumu no 4 sastāvdaļām. Tiešām, ja jūs gribat izaudzināt veselīgu atvasi, tas pa jums spēs parūpēties vecumdienās, kurai strādās galva tā kā vajag, kuriem būs enerģija, vēlme darīt. Tiešām, jo es vienkārši redzu tik daudz bērniņus ar kaut kādiem problēmām, netik ļoti un ātri attīstās, kā vajag. Jūs zināt, es negribu nekumjās ziņas šeit stāstīt, bet tiešām ēdiens ir numur 1. Vienmēr bija, vienmēr būs. Kā saka, ko savā mikroflorā sēsim, to arī pēc tam saņemsim atpakaļ kā ražu. Kokos piens, vaniļas ekstrakts, skūps proteīna. Vēl vienu pielikšu. Otrs. Un pēdējais solis. Mēs ņemam mūsu formiņu, pieņemsim, es šo formiņu nopirku Kanādā par 10 kanādiešu dolāriem. Tā kā ieguldījums ir tiešām mazs. Un tā kā mūsdienās viens saldējums maksā 2 eiro, 2,50 eiro. Šis ir vienkārši burtiski. Vasaras laikā tās ir kapeikas. Ņemam mūsu sablenderēto masu. Un lēnām viņu liksim mūsu formiņās. No sākuma jābūt nedaudz uzmanīgi, tad, kad ir tās daudz masas, viņa var tecēt diezgan ātri un strauji. Es vienmēr nedaudz brīvu vietiņu atstāju, tāpēc, ka mēs pēc tam viņu sakratīsim, es jums parādīšu. Tā kā no sākuma nedabāk bišķīt augšā atstāt to vietiņu, ja? Šādi te mēs viņu pakratam, lai viss kārtīgi lejā nosēžās. Tad jūs arī redzēsiet, kur kaut ko var nedaudz pielikt, ja vajag. Vēl gribu jums parādīt tādu foršu triku. Ko vēl var darīt? Mēs varam paņemt šo kociņu. Man šeit ir nedaudz peanut butter. To kociņu var šādi apsmērēt. Tad, kad jūs ēdīsiet to saldējumu, jums būs iekšā tāds maziņš pārsteigums. Un vienkārši ieliekam šo kociņu iekšā. Vai arī var vienkārši kociņus salikt iekšā. Mūsu saldējums ir gatavs. Un tagad godīgi, no 1 līdz 10, cik grūti tas bija sablenderēt 4, 5, 6 dažādus elementus blenderī. Manuprāt, tas ir tiešām fantastiski elementāri, kas vēl ir pats interesantākais, ka katru reizi jūs varat eksperimentēt, ka katru reizi jūs varat paņemt to, kas jums jau plauktiņā ir. Jūs varat sablenderēt banānus ar kakao, ar zemenēm, ar šokolādes pulveri, jebko. Un godīgi, tas būs baudāms foršs snacks, atsvaidzinošs, pilns ar vitamīniem, pozitīvismu, un jums, jūsu mīļie, un jūs sev pati pateiksiet paldies. Tā kā tā, lai labi garšo, lai jūsu mājās ir vairāk veselības, vairāk pozitīvisma, vairāk smaidu ar jūsu pašu veidoto saldējumu. Čau, čau!